Tā, sveiki visiem, kur pievienojās mums Facebook laivā. Tūlīt pagaidīsim vēl neilgu mirkli. Pirms mums pievienojās vēl kāds un pastīsimies, kamēr mums ieskrienās vēl šita Facebook laivs, tā kā pavisam nedaudz vēl uzgaidīsim. Un tie, kas pirmie sāk pievienoties, uzrakstiet varbūt komentāros, vai jūs dzirdat to, ko es saku. Un es ceru, ka šoreiz būs skaļi nedaudz labāk kā pagājušajā reizē. Tāpēc, ka mēs ik pa laikam te kaut kādas, mēs visu laiku eksperimentējam ar šo visu vēl, un dēļ tā mums te reizēm kaut kādi pārsteigumi ar skaņu, un reizēm tur kaut kas kāds dzird, reizēm kāds nedzird, un tāpēc es ceru, ka šoreiz mums būs daudz labāk uzreiz. Forši, paldies, Maija. Ļoti labi, tas mums jautājums tā atrisināts. Tā, uzgadīsim vēl visam īsu minūti pagaidam, un tad solim sāksim startēt iekšā, un būs daudz jaunas interesantas lietas, tā kā es domāju, ka parādīšu on the fly, un es vēl tavs izlaišu tā kā mirklīt vēl pagaidam, lai kad cilvēki pievienojās. Ātro nošērošu savā Facebook timelinā laivu. Okay. Tā, skatos, ka solim mums te parādās jau vairāk skatītāji. Labi, ok, tad daram ātro intru. Tātad sveiki visiem otrdienā, kā parasti pulksten 16:00 otrdienās. Mēs šeit te Facebook laivās nāsam par dažādām praktiskām lietām, par mājaslapu izveidi, internetu veikalu izveidi, SEO optimizāciju, lietotāju pieredzi, sociālajiem medijiem, dažādām digitāla mārketinga lietām. Tā kā tie, kas pirmo reizi mūs, tie, kas pirmo reizi mums šeit pievienojās, tie, kas pirmo reizi mūs, skatās, tā kā ziniet, obligāti nospiediet maģisko pogu like, parādīšu, pārslēgšos uz visitor režīmu. Nospiediet maģisko pogu like šajā te vietā, un jūs vienmēr saņemsiet gan dažādus jaunumus savā mājaslapā, tajā Facebook timelinā, kā šoreiz Facebook lives ir. Mums dažādi raksti, dažādi video, dažādi padomi, ko mēs rādam un stāstam. Tā kā noteikti piesekojiet mums, un jūs saņemsiet katru nedēļu, pat katru dienu dažādas video, dažādas materiālus. Tā kā to noteikti izdariet. Un vēl tie, kas varbūt pirmoreiz pievienojās mums, mēs esam uzņēmums, kas izstrādā mājaslapas un internetu veikalus uz WordPress un WooCommerce bāzes. Tā kā varat aiziet apstīties uz mūsu mājaslapu, apstīties, kas mēs esam, ko mēs darām, pastīties, kāds projekts mēs esam veidojuši. Tā kā tas tāds ātrais intro. Un šīs dienas Facebook tēma būs par to, kā izveidot mājaslapas struktūru. Un mums bija plānots šo te Facebook laivu taisīt kā uz tās mūsu lielās sienas, bet es gatavoju šim te Facebook laivam, gatavoju visus tos savus materiālus, un es taisīju dažādas piezīmes, un es varu parādīt, ko es esmu jau te sagatavojis, un es sapratu to, ka man liekas, šis ir tāds temats, ja es esmu sagatavojis jau te veselu blāķi ar informāciju, ko es jums šeit gribu izstāstīt un nodot, un es sapratu, ka laikam labāks variants, labāks veids, kā to būtu darīt, ir tieši nevis varbūt, ka mēs ejam un cenšamies visu, teiksim, izstāstīt stāfeles, bet varbūt labāks scenārijs būtu tāds, ka mēs varētu rādīt tīri praktiski, kā tas viss darāms. Tādēļ tas plāns būs šodien tāds, ka mēs iesim, teiksim, cauri tādam procesam, kur mēs veidosim mājaslapas tādu kā karti, jeb struktūru uz pārslēgšanos bišķiņu citu režīmu, lai jūs man lielāku redziet. Veidosim uz tādas praktiski, iesim cauri, jums stāstīšu dažādas lietas un piekomentēšu, un tad mēs arī on the fly procesā arī iesim cauri, rakstīsim, mēģināšu stāstīt, lai jums varbūt uzreiz jūs praktiski varat saslēgt kopā to, ko es daru un to, ko es rādu. Tā kā es ceru, ka jums šīs formāts derēs, varbūt pat labāk būs nekā uz melnu stāfeles rādīt, jo šis jautājums par to, kā pareizi taisīt struktūru, ietekmē daudz dažādas lietas un ļoti bieži redz tās mājaslapās dažādas kļūdas, tāpēc es mēģināšu tādā čilīgā, mierīgā režīmā solim iet cauri. Un mēs vēl gribam noeksperimentēt. Mēs gribam uztaisīt tādu nelielu konkursu. Es viņu tā ātri
pārslēgšu vēl labāk, lai jūs mani redzat. Tie, kas varbūt ir kāds ziniet no jums vai kāds viņš šādu grāmatu. Ieraduma spēks, mēģina atrast pareizo leņķi. Tā ir grāmata, ko es, ja nemaldos, kaut kāds daudz gadus atpakaļ, pirmo reizi noklausījos audio formātā, es izlasījis, un tagad viņas jau labu laiku latviešu valodā par to, kādā veidā veidot ieradumus un paradumus. Un es domāju, ka tie cilvēki, kas mums Facebookā seko, tie, kas parasti skatās mūsu Facebook laivus un skatās mūsu video, visu informāciju, ko mēs izdalām, es domāju, un manuprāt, ir ļoti tādi cilvēki, kuri grib mācīties, kuri grib augt, kuri grib pilnveidoties, kuriem patīk grāmatas, kuri lasa grāmatas. Tad, ja mēs gribam paeksperimentēt, mēs gribam uztaisīt tādu mazu konkursu, un mēs gribam jums dot iespēju laimēt šo grāmatu, saņemt savā īpašumā. Noteikumi ir ļoti vienkārši. Jums jānospiež like, vai sirsniņa, vai heits, vai asaras, vienalga, ko jūs gribat šī video. Jums jānospiež like vai kāda cita emocija pie šī video. Un jums komentāros ir jāietago kāds, kuram jūsuprāt varētu noderēt šis video, šis te Facebook lives. Un pēc tam, pēc konkursa, pēc video beigām, meitenes uztaisīs speciālu programmu, palaidīs laikam pāri tādu programmu, kura izies cauri un randomā izvēlēsies uzvarētāju. Tad mēs pēc tam paziņosim jums pēc šī te Facebook live, paziņosim mūsu Facebook lapā, un mēs to grāmatu piegādāsim gan jau pasts, pakomāts, vai kādā citā formātā. Tā kā šī grāmata iespēja jums ir dabūt jūsu īpašumā. Tā kā jums tikai jānospiež ir laiks vai kāda cita emocija pie video, un jums jāietago komentāros kāds, kuram šis video varētu noderēt. Jo ļoti laba grāmata. Tiešām forša grāmata. Es savā laikā esmu izlasījis un ļoti labi veids, kādā veidā caur stāstiem, praktiskai padomēm izstāsta, kādā veidā ietegot, kādā veidā ietegot pazīstams cilvēks, kādā veidā iegūt paradumus. Tā kā šis būs procesā, un ja jums vēl nav grūti nospiežat to maģisko pogu share, jo tādā veidā jūs vēl citiem pastāstīsiet šo visu materiālu, bet es domāju, ka mēs ejam cauri visam materiālam, ko es esmu sagatavojis, ejam solim cauri, un tad runāsim par mājaslapas navigācijas izstrādi. Tā, tas, ko es domāju, ko es jums varētu paralēli fonā rādīt, lai jums nav garlaicīgi to, ko es varbūt stāstu, man ir tāds... Es domāju, kā labāk, interesantāk jums pastāstīt. Parasti ir tā, ka tas, ko varbūt jums vajadzētu, pēc labāk pārgaidā pārslēgšu citā bišķiņa režīmā, varētu šādā režīmā pārslēgt. Kā jau mēs zinām, ka, teiksim, pirkšanas procesā lietotājs parasti iet tam saucamajam pircēja ceļojumam. Un šajā pircēja ceļojuma laikā potenciālais klients, pircējs dara ko divas lietas. Viņš meklē atbildes uz saviem jautājumiem. Un viņš risina savas problēmas. Es mēģināšu pārtaisīt bišķi savādāk, jo es tajā procesā gribu jums izstāstīt, teiksim, stāstiņu vai ieskicēt to, kā tas viss veidojās. Man vienkārši piezīmes mums vieglāk izstāstīt. Parasti šis pircējs iet tam pircēja ceļojumam, kur viņš meklē parasti atbildes jautājumiem un risinājumu savām problēmām. Turpretī jums ir produkts, jums kā uzņēmējam ir produkts vai pakalpojums, ar kuriem jūs spējat sniegt risinājumus šim potenciālam klientam, šim pircējam, kurš iet cauri šim pircēja ceļojumam, un jūs varat apmierināt viņu vajadzības. Tā kā vienā pusē esat jūs ar savu produktu, vienā pusē ir potenciāls klients, ir pircējs, kurš iet cauri pircēja ceļojumam, kuram vajag jūsu palīdzību. Taču pirkšanas un lēmumu pieņemšanas process, teiksim, nav tik primitīvs. Viņš nav tik primitīvs, kā vienkārši pircējiem nepieciešams produkts. Jūs to piedāvājat, viņš jums iedod naudu, un jūs to preci piegādājat. Viņš nav tik vienkārši, viņš īstenībā ir daudz sarežģītāks. Un realitātē potenciālais klients vēlas pieņemt labāko lēmumu un izdevīgāko lēmumu, un, lai to izdarītu, viņš veic izpēti un salīdzināšanu. Viņš nav tā, ka viņš vienkārši ierauga pirmo pretīmnācēju ar produktu, bet viņš veic izpēti un meklē labāko, viņš salīdzina risinājumus, produktus, uzņēmumus, izmaksas, ilgtermiņa izmaksas, īstermiņa izmaksas, tādēļ tas process ir daudz sarežģītāks. Un, lai potenciālais pircējs spētu pieņemt pareizāko un izdevīgāko lēmumu, viņš salīdzina jūs ar konkurentiem un viņu piedāvātiem produktiem un risinājumiem. Viņš staigā senos laikos, braukāja apkārt, staigāja pa veikaliem, uz priekšu, atpakaļ. Mūsdienās tas ir, protams, man telefons otrā pusē Instagramā, bet Instagram live filmē, bet mūsdienās tā, ka mums ir telefons, mums ir dators, mums ir planšete. Tas notiek daudz ātrāk nekā sensoros laikos, ne? Un
Tieši tāpēc jums ir jāspēj prezentēt savus produktus un pakalpojumus tā, lai viņš izprastu jūsu piedāvājumu priekšrocības un atšķirības un pieņemt spētu lēmumu par labu jums. Tā kā jums, kas ir jādara, jums jāspēj, ka jūs potenciālais klients ienāk mājaslapā, piemēram, ja jūs pārdodat, grāmatas vai tieši šo grāmatu, iedomājieties, ka jums šī grāmata ir kā viens galvenais produkts, kas jums jāpārdod. Jums nav 500 grāmatas. Un ienāk cilvēks potenciālais mājaslapā, jums jāprezentē potenciālais klients mājaslapā, jums jāprezentē informācija par šo produktu. Teorētiski jūs varētu visu sabāzt vienā atvērumā, vienā garā lēmīgā. Bet, ja šis produkts ir sarežģītāks un vēl visāda papildus informācija nepieciešama, vai tas būtu kāds tehnoloģija produkts un tā tālāk, tā jums ir nepieciešama struktūra. To nav tik vienkārši, teiksim, noprezentēt, tāpēc ir nepieciešama struktūra un daudz plašāks, kompleksāks risinājums. Lūk, un virtuālā vidē mājaslapa vai internetu veikals, tas būs tas rīks, ar kuru palīdzību jūs prezentēsiet. Jūs prezentēsiet sevi, savu uzņēmumu, produktus un pakalpojumus. Un, lai nodrošinātu to, ka lietotājs bez jūsu līdzdalības mājaslapā var efektīvi atrast atbildes risinājumus un produktus, un tas ir pats svarīgākais tajā, ko es tagad saku un cenšos uzsvērt divas lietas. Mūsdienās, kad cilvēki internetā sēž tūkstošiem, simtiem tūkstoši cilvēku visā pasaulē, miljoniem sēž online, vienlaicīgi sēž online, tas nozīmē, ka tur ir tāds daudzums cilvēku. Un mājaslapa, šī mājaslapa internetu veikals, tas būs tas rīks, kas spēs jūs prezentēt virtuālajā vidē. Tā būs jūsu e-komercijas platforma, tā būs jūsu reālā platforma, kas spēs prezentēt gan uzņēmumu, gan jūsu produktus un pakalpojumus. Un svarīgākais tas, ka jūs varat darīt citas lietas, jūs varat nodarboties ar citām lietām, jūs varat strādāt uz savu biznesu, uz savu komandu, uz savu uzņēmumu, meklēt citur klientus vēl, bet jūsu mājaslapa stāvēs, viņa būs internetā, un viņa pati bez jūsu līdzdalības prezentēs jūsu uzņēmumu, produktus un pakalpojumus. Bet, tā kā es jau minēju, ka var būt situācija, kad šitajā te, es laikam bišķiņ kaut ko noslēgšu nost, mums jau kāds lietas griežās, šito noslēgsim pagaidām, labi? Un lai, piemēram, šādu te produktu jūs spētu prezentēt, ja jums ir liela mājaslapa, tur dažādi produktu pakalpojumi, sadaļas daudz, jums uzdevums ir tā, ka kad cilvēks ienāk jūsu mājaslapā iekšā, izdarīsim to tā, tad uzskicēsim pāris idejas, tā sekundes te, mācos vēl strādāt šo te, lūk, iedomājieties jūsu potenciālais klients, ka jums būs mājaslapa, jā, un šeit ir jūsu potenciālais klients, uztaisīs smaidiņu vai kaut kādu bišķiņu, kā es noteikti jādod. Viņš ienāk mājaslapā, un tur ir daudz sadaļas dažādas, daudz sadaļu. Viņam pašam jāspēj pa šo mājaslapu izstaigāt krustām šķērsām un atrast sev nepieciešamo vienīgo atbildi vai risinājumu. Un tas ir tas brīdis, ka jums kāpēc ir svarīgi arī to mājaslapu atbilstoši sastrukturizēt, izveidot to struktūru, izveidot to informācijas struktūru, kā tā informācija bišķiņi pa laikam ieķersies, kāds pieķītis, bet un tāpēc ir svarīgi to gan mājaslapu strukturēt, gan to organizēt informāciju. Un tas, ko mēs varētu izdarīt, mēs varētu uztaisīt, teiksim, tādu case stadiju, ja viņu tā varētu saukt, mēs varētu paeksperimentēt, jūs man droši varat līdzdarboties visā šajā gameā, jūs noteikti varat saukt vēl dažādas idejas, bet mēs varētu eksperimentēt uz to, ka mēs taisam, pieņemsim spa salonam mājaslapu, spa centram, mēs varētu spa centram taisīt mājaslapu. Un mums sauksies spa salons LV. Labi, lai noteikti. Mēs veidojam mājaslapu spa centram. Mājaslapu būs mums, ja? Spa centrs. Un mēs soli pa solim iesim cauri un spēlēsimies un eksperimentēsim ar šito te visu pasākumu. Spa centram būs mājaslapa. Un mums ir jāizdomā, kādas sadaļas liks šajā mājaslapā, un es jums iešu cauri apmēram to filozofiju stāstīšu, kādā veidā tās vispār par tām sadaļām domāt. Bet jūs varat droši, es jau sākšu bišķiņ kaut ko iezīmēt, kur būs jau bāzīte kaut kāda, bet jūs droši varat, es stāstīšu, kādas sadaļas veidot, kāpēc, jūs varat droši iesaistīties savām idejām, palīdzēt man šo visu pasākumu pīdīt un pušot uz priekšu, un es domāju, ka tas būs noteikti tā kā interesanti visiem mums.
Un jūs arī varat kaut kādus savus jautājumus uzdot, ja jums rodās tajā procesā. Ja jums kuros kaut kādā procesā jautājumi ieteikumi, tā kā metiet uzreiz iekšā šajā pasākumā, lai jums visiem ir uzreiz atbildēt. Tātad iedomājieties, mums ir SPA centrs, kurš piedāvā gan procedūras, gan dažādus produktus. Es jums uzreiz vienkārši ieskicēšu procedūras un produkti. Viņiem varbūt kaut kāda krēma, kaut tādas lietas. Varbūt arī dāvana kartes. Protams, dāvanu kartes, sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļi. Jā. Un, lai šis te uzņēmums, SPA centrs, mēs varam izdomāt nosaukumu SPA centrs, Maigais. SPA centrs Maigais izdomājas izveidot sev uzņēmuma mājaslapu. Un tāds nākamais, kas ir, mums respektīvi izveidot mājaslapu, lai piesaistītu klientus, lai pārdot dāvanu kartes, lai pārdot pakalpojumus, lai pārdot produktus un tā tālāk. Jautājums ir par to, kādas sadaļas viņam veidot šajā te mājaslapā. Un tad mēs iesim cauri, attīstīsim, jo, teiksim, tā pamatība ideja tāda, ka jāsāk ar minimālo, nevajag pārforsēt ar to sadaļu skaitu, bet tās visas sadaļas var pievienot atbilstoši situācijai un tādai loģikai. Pirmkārt, jums būs nepieciešamas sadaļas. Pats pirmais. Sadaļas, kuras tiešā veidā prezentēs jūsu uzņēmumu produktus un pakalpojumus. Jūs varat mēģināt kaut kādā veidā šeit uztaisīt kaut kādus punktiņus, lai jūs uzreiz varbūt rekord. Jums būs nepieciešams sadaļas, kuras tiešā veidā prezentēs jūsu uzņēmumu produktus un pakalpojumus. Jo, kā es teicu, kad jūs potenciālais klientam, jūs potenciālā klienta primārais tāds kā pirmais vai svarīgākais uzdevums vai vajadzības ir dabūt savu produktu vai pakalpojumu, viņš grib apmierināt savas vajadzības. Tādēļ, mēs pārslēgsimies, lai es labāk redzētu, ko es te buros. Jūs varat labi redzēt to ekrānu, vai man bišķiņu piezūmēt klāt, lai var tas redzēt. Ok. Tātad kādas sadaļas noteikti vajadzēs tajā mājaslapā? Noteikti būs pakalpojumi, noteikti būs produkti un par mums. Tad es vēl izstāstīšu ātri jums, kāpēc es izvēlējies šādu te Google Sheetu. Tas rīks, ko es izmantoju šobrīd, lai tās sadaļas veidotu, lai tās sadaļas plānotu, es izmantoju Google Sheet. Jūs varat izmantot arī Microsoft Excel programmatūru. Ir vēl citas programmas, es jums pēc tam parādīšu nedaudz vairāk vēl citus variantus, kāds izmantot rekveri, piemēram, saucās tas Lucid Chart. Bet man parasti patīk tas pats Google Sheets vai Microsoft Excel, jo tur jūs varat diezgan tā vienkārši un efektīvi tās sadaļas stumdīt, ieskicēt. Un tas ir tā lieta, ko es iesaku vienmēr. Pirms jūs sākat mājaslapas būvēt, internetveikals mājaslapas būvēt, paņemiet lūdzu šādu Excel vai Google Sheet, vienkārši ieskicēt to struktūru, lai no tā situācija tāda, ka jūs esiet tā kā ka jūs sākat programmēt, programmētājs tur taisa nezinu kādas sadaļas, programmētājs tur programmē, jūs pārdomājat, un tad tas noteikti visi būs neapmierināti. Kā noteikti iesaku paņemiet šādu te Microsoft Excel vai Google Sheet, tā kā vienu no šādiem te risinājumiem noteikti jūs varat paņemt un sazīmēt tās sadaļas. Kā es pamēģināšu vēl, vai es varu piezūmēt bišķiņu, lai jums ārtāk laikam būs. Kaut kā bišķiņi, es ceru, ka jums nav tik tāds, blūrīgs, kā man te rādās, bet ok. Respektīvi, jums noteikti vajadzēs sadaļas par mums, pakalpojumu, produktu un par mums. Tas ir 3 galvenās sadaļas. Un jūs parasti šajās sadaļās lielākoties jūsu klienti nenāks caur sākuma lapu. Viņi nāks vai nu caur Google meklētāju, vai nu viņi nāks caur Facebook reklāmām, Google AdWordsiem, kaut kādiem linkiem, kaut kādiem rakstiem, bet caur dažādiem resursiem. Un lielākā daļa nenāks caur sākuma lapu, reizēm nāks, lielākā daļa nenāks. Bet primāri jums 3 primārās sadaļas pakalpojumi produkti par mums. Tālāk, kad potenciāli klienti būs iepazinušies ar jūsu uzņēmumu, būs iepazinušies ar jūsu piedāvājumu, pakalpojumiem, produktiem. Un kas vēl ir viena tāda svarīga nianse, ko es gribu piebilst, kāpēc es esmu sadaļu par mums pielicis, tāpēc, ka skaidrs, ka viņš ir
viņiem ir kāpēc nepieciešama sadaļa par mums, tāpēc, ka statistika liecina, ka ļoti bieži cilvēki, kas pirmo reizi ienāk mājaslapā, viņi aiziet tieši uz sadaļu par mums, lai iepazītos, ka par mums sadaļa ir viena no populārākām, un cilvēki bieži ieiet tajā sadaļā par mums, lai iepazītos tieši ar uzņēmumu, saprast, kas viņi ir, ko viņi piedāvā, teiksim, vairāk viņu filozofiju, viņu vērtības un tādas lietas, tāpēc par mums sadaļa ir svarīga. Jo, kā es teicu, tas pirkšanas process nav tik vienkārši, ka cilvēki vienkārši aiziet pērk pakalpojumus un produktus. Cilvēki grib zināt arī, kas tas ir pa uzņēmumu, kas viņiem pārdod šos produktus vai pakalpojumus, kas ir aizmugurē par cilvēkiem. Vai viņi grib kopā strādāt vai negrib kopā strādāt. Tāpēc pakalpojumu produktu par mums ir 3 svarīgākās sadaļas. Tālāk, kad jūsu potenciālais klients būs iepazinušies jūsu uzņēmumu piedāvājumu, viņiem būs nepieciešama kontaktinformācija un adrese. Vai adrese. Viņi gribēs tātad ar jums sazināties. Tas nozīmē, ka jums ir nepieciešama sadaļa kontakti. Kontakti sadaļa. Tā būs vēl viena tāda sadaļa svarīga, un ko es gribu pieminēt, vēl vienu. Un jūs varat rakstīt kontakti. Jūs varat rakstīt kontakti informācija. Noteikti jūs varat rakstīt arī šādu. Jūs varat šādu rakstīt, bet izdarām vēl vienu, mēs viņu vēl pamainīsim to geimu, tāpēc, ka es gribu vēl ko interesanti iemācīt. Mēs uzliksim tā, kad uzliksim pakalpojumu, uzliksim produkti, uzliksim par mums, uzliksim kontakti, bet mēs šobrīd vēl neliksim to visu sadaļas hierarhijā, tīri tādēļ, lai mēs varētu šajā procesā iemācīties vēl kādu svarīgas lietas, tāpēc mēs šobrīd vairāk iesim no tādā prioritārā, no augšas uz leju ar šo visu pasākumu. Tā, es ātri, kamēr mēs te procesā par mums labāk likt priekšā, vai šie te jautājumi ir ļoti labi, piemēram, par to, ko Maija Reku prasa, vai par mums labāk priekšā vai pašās beigās tajās rīniņās, un šo mēs noteikti tālāk nākamajos soļos pārunāsim. Reku Rihardam pilnīgi tas pats jautājums, tā kā šo es jums nākošos soļos izstāstīšu, uz priekšu mēs iesim, jo mēs arī nokļūsim pie tās prioritizēšanas. Un par to kontaktsadaļu es vēl, es izstāstīšu reizi, bieži cilvēki liek kontaktsadaļas par mums, bet atcerieties, ka tā nav labā praksa, tāpēc, kad viņi jāliek atsevišķi, jo bieži vien cilvēki ir ienāk mājaslapā, viņi uzreiz dodās uz sadaļu kontaktinformācija, un viņi grib zināt kontaktinformāciju atrast. Un viena no lietām, kur cilvēki vietā, kur meklē tieši lapas labajā beidzamajā, tā varētu teikt, beidzamajā stūrī, otrā pusē. Tāpēc labāk liekat viņu atsevišķu sadaļu. Tā, es jums tūlīt, labi, to es parādīšu procesā. Tālāk nākamais, kad kontakti, jo potenciālais pircējs vēlēsies redzēt arī tad, kad viņš zina, teiksim, šīs 4 pamatsadaļas. Potenciālais klients vēlēsies redzēt arī pievienoto vērtību tieši, ko jūs piedāvājat, vai tieši jūsu piedāvājumam, lai pārliecinātos, ka tā ir labākā izvēle apmaiņā pret viņa naudu. Jo bieži potenciālai klienti mums tikai šķiet, ka klients meklē lētāko. Klients nemeklē lētāko, jo visi mēs esam gan zinoši un gudri, un visi mēs zinām to, ka lētākais nevienmēr nozīmē labākais. Un tāpēc mums vēl ir teiciens, kad skopējs maksā 2 reizes, un tas ir mīts, ka cena ir primārais izvēles faktors. Tur vēl bieži vien citas faktori spēlē. Tādēļ viena no lietām, ko klients gribēs, jūs potenciālais klients zināt par to, kas te būs pievienotā vērtība apmaiņā pret viņu doto naudu, produktu pakalpojumu vērtības, un kas ir vēl svarīgi, ka produkta un pakalpojumu vērtības uztvere lielā mērā veidojas cilvēka prātā, kur jūs varat ietekmēt ar to, kā jūs prezentējat informāciju. Ka tas arī svarīgs, ka tieši tas, es esmu kādreiz stāstījis to piemēru, piemēram, ja šo grāmatu būtu parakstījis, piemēram, kāds varētu būt tāds, piemēram, Vaira-Vīķa Freiberga. Es vienkārši gribēju teikt Amerikas prezidents, bet daudziem ar Trumpu ir dalītas pret Trumpu dalītas jūtas, tāpēc diez vai šī vērtība kāptu. Bet iedomājieties, piemēram, Dalai Lama būtu vai Vaira-Vīķa Freiberga būtu parakstījuši šo grāmatu. Jūsuprāt, viņas vērtība būtu jūsu acīs viņa augstāk cēlusies tiem, kam simpatizē šīs te personas vai šīs figūras vai kāda cita slavenība. Tāpēc tas ir par to stāstu, ka tā vērtība precei ir jūsu prātā, jūsu galvā. Un tas, kā jūs varat ietekmēt bieži vien šo te preces vērtību, ir pakalpojumu produktu pievienotās vērtības uztvere lielā mērā,
ir veidojis cilvēku prātā, jūs to varat ietekmēt, kādā veidā jūs prezentējat informāciju. Un tāda jautājums ir, kādas sadaļas varētu jums mājaslapā palīdzēt potenciālam klientam prezentēt jūsu uzņēmumu labā gaismā vai pārliecināt potenciālo klientu, ka jūsu sadarbība jums ir ļoti laba un tā tālāk. Tās varētu būt kas atsauksmes, mūsu pieeja, komanda, speciālisti. Piemēram, šīs varētu būt tādas sadaļas, kas varētu radīt pievienotās vērtības sajūtu, jo par ko jūs varētu dabūt, piemēram, tādu, ekstra boostu no potenciālā klienta, ekstra tādu emocionālo sliekšanos jūsu virzienā, ja jūs ieliksiet atsauksmes. Atsauksmes cilvēki rakstīs labus un patiesus vārdus par jūsu sadarbību. Ja jūs izstāstīsiet, piemēram, par savu pieeju, kā jūs dariet darbus, kā jūs apkalpojat klientus par to procesu, tas varētu būt, ka cits klients teiks, man ir svarīgs šāds process, es negribu maksāt lētāko, bet man ir svarīgs šāds process. Piemēram, kā mēs, kad taisam mājaslapas, mēs savu potenciālo klientu vedam cauri, tā kā gandrīz pie rociņas, cauri visam pārdotam izstrādes procesam. Mums ir svarīgi klientu apkalpot mājaslapas izstrādes procesā. Komanda, piemēram, ļoti daudziem svarīgi ir, lai komanda, kādi cilvēki komandā, vai vispār tur ir komanda apakšā, kas var pacelt projektu, piemēram, ja? Speciālisti, kuru stāstīt par to, kādi speciālisti ir uzņēmumā. Tāpēc tās ir tādas lietas, kas varētu radīt tādu ekstra, tādu pievienoto vērtību vai boostiņu. Tā, kas mums vēl bija pa jautājumiem? Atsauksmes, kā izveidot. Jā, par šo mēs arī par šo iesim uz priekšu, parunāsim. Es arī pastāstīšu par to izvietojumu navigācijā, jo tur vēl visādi izaicinājumi, ka tas saturs navigācijā pārāk daudz, tā kā mēs tiksim līdz šim. Tālāk nākamais, ko es gribu pateikt, labi, tad mums ir, pieņemsim, varētu būt arī izēvielas. Izēvielas. Jo, piemēram, kāpēc izēvielas varētu būt, jūsuprāt, arī kaut kas tāds, kas rada pat tādu pievienotās vērtības sajūtu vai, raugoties pret. Tādēļ, ka materiāli, no kuriem tiek ražotas izēvielas, varbūt ir dabai draudzīgi, varbūt kaut kāds, piemēram, nav dzīvnieku kaut kādas, dzīvnieku sastāvdaļas, ja tas nozīmē arī par dzīvniekiem draudzīgs un tā tālāk. Tā kā izēvielas arī var būt tāds, kas rada tādu, piemēram, ir tāds vegan fox, ja, ir tādi krēmi, ja, vai, piemēram, Madara Cosmetics, viņi prezentē sevi kā tie, kas ražo tikai, piemēram, no, dabīgajām izēvielām kosmētiku. Un tas arī rada tādu pievienoto vērtību. Tā kā tad, šīs sadaļas varētu būt, kas rada tādu ekstra pārliecināšanu vai ekstra boostiņu. Tālāk nākamais savukārt informācija, kas atvieglos ikdienas darbu, gan jums kā uzņēmumam, un vēl vairāk pārliecinās potenciālo klientu, varētu būt aktualitātes. Piemēram, aktualitātes var derēt tādā ziņā, ka jūs potenciālam klientam potenciāls klients pastīsies, uzņēmums ir aktīvs, uzņēmums gatavo dažādus jaunumus, gatavo dažādus apskatus, viņš ir aktīvs, viņš nav mīris, piemēram. Arī palīdzēs tas, ka jūs varēsiet bieži aktualitātēs ielikt kaut kādus rakstus, ko jūs pēc tam varat pārsūtīt saviem potenciāliem klientiem, lai viņš iepazīstās noderīgu informāciju. Aktualitātes atvieglos jūsu ikdienas darbu. Noteikti biežāk uzdotie jautājumi palīdzēs klientam ātrāk atrast kaut kādas specifiskas atbildes. Un šeit ir, man tagad ir jautājums drīzāk, ja Anija, tu skaties šo Facebook live, pieliec komentāros, vienkārši mums Anija ir blakus telpā, es ceru, ka viņa sako līdzi, pieliec lūdzu komentāros linku uz biežāk uzdoto jautājumu Facebook live, tur mums ir lives, kurā es stāstīju par to, kā biežāk uzdoto jautājumu palīdz dažādi mājaslapās gan atvieglot ikdienas darbu uzņēmumam, gan klientiem atrast informāciju, gan arī Google meklētājā parādīties Google meklēšanas rezultātos. Tālāk, nākamais, piemēram, pieteikties procedūrai varētu būt noderīga sadaļa, jo tāpēc pieteikšanās procedūrai atvieglos jūsu ikdienas darbu. Cilvēki nevis zvanīs, bet viņi aizies mājaslapā uzreiz pieteiksies procedūrai. Atbilstošais speciālists, ja tur arī, piemēram, var būt dažāda sejas procedūra, ķermeņa procedūra, kāja procedūra, varbūt atbilstošais speciālists lielākā spā centrā varētu arī
arī varētu saņemt to e-pastu uzreiz pieteikšanās procedūrai. Cenas noteikti būs kaut kas tāds, kas var atvieglot jūsu darbu, jūsu klientu dzīvi, noteikti kāda sadaļa noderēs. Īpašie piedāvājumi produktu kaut kādā katalogā, produktu sadaļā, tāpēc, ka īpašie piedāvājumi tas, ko cilvēkiem bieži patīk iegādāties kaut kādas preces uz atlaidēm, un, piemēram, ja prece ir nezinu, tur ļoti laba, ļoti dārga, viņi redz viņai atlaidi, un liekas, jānoziedo tā nauda, jānopērk šī labā prece. Tādēļ īpašie piedāvājumi noteikti arī noderēs tāda sadaļa. Un tad nākamais, ko mēs vēl varētu, un jautājums, kur mums ir sākuma lapa, vai ne, kad ir arī situācijas, protams, ka cilvēki ierak patiešo sākuma lapā. Viņiem vajadzēs sākuma lapu, protams, mājaslapā, jo sākuma lapā ir divas funkcijas. Tāda pa lielam divas galvenās funkcijas. Viens ir reprezentatīvā funkcija, kuras uzdevums atbildēt uz jautājumiem. Tagad cilvēks ienāk sākuma lapā patiešo ierakstot www.spacentras.lv. Pirmkārt, reprezentatīva funkcija, atbildēt jautājumiem, kas jūs esat, kas jūs kā esat kā uzņēmums, vai kas šī par mājaslapu, kas mēs esam, ko mēs piedāvājam, un kādi ir jaunumi tiem, kas atgriežas mājaslapu atkārtot, kādi jaunumi kopš pēdējās mājaslapas apmeklējuma, pēdējās reizes, kas apmeklēs mājaslapu. Tādēļ tas ir tas sākuma lapas noteiktas funkcijas, ko joprojām cilvēks ir jau tā, ka mēs daudzos datos redzam, ka cilvēki ienāk mājaslapā, sākuma lapā paskatās nedaudz vai patiešo iet uz dziļākām sadaļām, bet sākuma lapa noteikti mums ir vajadzīga. Sākums. Sākuma lapa, tas varētu būt tas vēl viena sadaļa, kas būs noteikti noderīga. Tālāk, un, protams, arī sākuma lapai varbūt arī, teiksim, tad es teicu par to, ka sākuma lapai ir reprezentatīva funkcija, par to, kas atbild jautājumiem, kas jūs esat, ko jūs varat piedāvāt, un kādi jaunumi kopš pēdējās apmeklējuma reizes mājaslapā, un otrais, sākuma lapai ir navigatīva funkcija, kuras uzdevums ir atgriezt lietotāju sākuma punktu, ja tas ir apmaldies mājaslapā. Ja viņš kaut kādā veidā ir kaut kādā sadaļā iesēdies vai staigāt lapa ir apmaldies, tad sākuma lapa pogas sākums vai uz logo spiežot, tā ir navigatīva funkcija, viņa aizved cilvēku uz sākumu un viņš ar to savu ceļojumu sāk no sākuma, ja viņš ir apmaldies. Tā kā sākuma lapai tāda ir priekšrocība. Un ņemot vērā, ka mūsu mājaslapā būs iespēja iegādāties produktus un veikt maksājumus, uzreiz norēķinoties ar karti, noteikti ir nepieciešams sadaļas, kuras ir saskaņā ar juridiskajām prasībām. Un kā jau visi zina, slavenā privātuma politika, jeb GDPRs, un nākamais ir distances līgums. Viņu var sataisīt atsevišķi, izdarīsim game pēc atsevišķi. Distances līgums. Let's do this one. Mēs esam sateicījuši, piemēram, 17 sadaļas. Mums jau šobrīd ieskicējās 17 sadaļas. Un tā, kā šo sadaļu ir par daudz? Šis ir labs jautājums. Kur Zane arī jautā, kad šo sadaļu ir par daudz, cik optimālais skaits, lai klientiem viss ir skaidrs, bet arī neapjūk no sadaļu daudzuma. Es domāju, es varbūt uzreiz ieskicēšu vienu domu, bet mēs, es domāju, nonāksim pie šīs atbildes precīzāk. Ir tāds, navigācijā ir tādas, teiksim, sadalījums, tā to varētu teikt, ir plašas navigācijas, kur ir daudz sadaļas augšā un, teiksim, mazāk sadaļu apakšā, tā kā apakšsadaļas, un ir dziļās navigācijas, kur, piemēram, iedomājieties, šīs varētu būt pogas, šie te galvenie. Es parādīšu šitā te. Šīs varētu būt tās galvenās pogas, kas ir navigācijā, un šīs varētu būt galvenās pogas navigācijā. Un parasti ir tā, ka ja šīs, tā korelācija parasti ir tā, ja šīs sadaļas ir daudz plašumā, tad šīs sadaļas dziļumā ir mazāk. Šitā dziļums ir parasti mazāk, šitā te dziļums ir parasti mazāk. Ja, tā kā šādi dziļums ir mazāk. Bet ja šīs sadaļas ir mazāk, tad redzēt, uzreiz veidojas dziļāka struktūra, jums tā informācija kaut kādā veidā ir jāsaorganizē. Un vienmēr jāmeklē kaut kāds kompromiss starp šīm abām lietām. Bet mēs atgriezīsimies pie tā vēl procesā, un es jums noteikti pastāstīšu par to nedaudz vairāk. Vai intelektuālā pakalpojuma jomā ir jāmin cenas mājaslapā? Es teiktu, es domāju, ka noteikti jā. Es domāju, ka jā. Man liekas, es minētu. Tas, tur jāsver situācija, bet es domāju, ka bieži reizēm ir vērts pieminēt. Tas ir, manuprāt, tas ir tāds kā
tāds kā, es zinu, tur varētu teikt, tāds rīks, kas jums arī palīdzēt ikdienas darbā, lai jums nav tajā ikdienā jākomunicē ar potenciāliem klientiem, kuri nav vēl kuri nav izauguši līdz tam līmenim, lai var atļauties jūsu pakalpojumus vai produktus. Un tāpēc cenas var vienkārši ātrāk atsijāt vai, kā saka, kvalificēt jūsu potenciālos klientus. Tāpēc tas var palīdzēt. Tur jāskatās, tur jāeksperimentē, jāslēdz hodžās, jāskatās, ko cilvēki dara. Ejot tālāk, arī, piemēram, attīstībā no uzņēmuma specifikas, protams, var būt šādas sadaļas. Atzīmēt no specifikas, piemēram, es vienkārši skatīsimies, vai mēs šīs sadaļas liksim. Es neredzu, ka šoreiz mums vajadzētu, bet, piemēram, kāpēc izvēlēties mūsu. Reizēm uzņēmumu var būt sadaļa portfolio, kur pastāsta par to, kas ir viņu produkti un par darbiem, ko viņi ir izdarījuši. Varbūt sadaļa attēlu galerijas, varbūt sadaļa risinājumi un citas sadaļas. Bet šajā gadījumā šīs te sadaļas, kāpēc izvēlēties mūsu portfolio, attēlu galerijas, visas šīs lietiņas mēs dzēsīsim ārā, tāpēc, ka tas mūsu gadījumā nav vajadzīgs. Es domāju, ka nav vajadzīgs. Mēs varam tur filozofēt un padiskutēt par šo jautājumu, ja kādam ir vēlme, bet es domāju, ka es šobrīd paliktu pie apmēram šādas patiņas. Tur gan jau vēlies, jo mums pakalpojumiem varētu apakšā būt, mēs jau to paeksperimentēsim uzreiz procesā un padarbosimies, bet es domāju, šī varētu būt tāda kā bāzīte. Un mēs esam tagad identificējuši šīs sadaļas. Nākamais svarīgais ir uzdevums, protams, ir izplānot, kā šīs sadaļas izvietot navigācijā. Un pirms mēs ejam tālāk, tie, kas var būt vēl, teiksim, nebija, teiksim, tie, kas vēl tikko tagad šajā procesā pievienojās, atgādinājums. Vienkārši ātrais visiem tie, kas vēl tikai pievienojās mums, ka šodien jums ir iespēja šo grāmatu dabūt savā īpašumā. Un tie, kas to vēl nav izdarījuši, kas jums jāizdara, jums jānospiež vai nu laiks, vai sirsniņa, vai smaidiņš, vai asaras, vai nalga kas, vai dusmas pie šie video. Un jāietago pie komentāra kāds. Abas divas lietas jāizdara, obligāti atcerieties. Abas divas ir ielaikot video un ietagot kādu, kuram šis video varētu noturēt. Varbūt arī šī grāmata varētu noturēt. Jūs vinēsiet, bet jūs pēc tam varēsiet iedot viņiem izlasīt. Un pēc Facebook Live meitenes ar speciālu programmu izlozēs uzvarētājus, paziņos Facebook lapā, un jūs saņemsiet vai e-pastā vai pakomātā. Bezkontakta grāmatas piegāde būs. Ļoti laba grāmata. Tā kā šī ir iespēja, tie, kas vēl nav izdarījuši, noteikti izdariet. Un tie, kas uzskata, ka šis video patiešām vērtīgs un ka mēs ejam pareizā virzienā un kad jums šis video noderēs un kādam citam, noteikti nošērojiet, jo es domāju, ka šīm lietām ļoti maz cilvēku dalās, kā mēs to darām, un šī ir tā iespēja, kā jūs varat saviem radiem, draugiem, paziņiem nodot ļoti, ļoti vērtīgu informāciju. Jo šo informāciju citi prasa visādos kursos lielu naudu, mēs vienkārši izstāstam jums labprāt no savas sirds. Komandu speciālisti nevar apvienot vienā. Starp citu, tas, ko Rihards raksta par to komandu speciālisti, varētu apvienot vienā, bet tur ir bišķi viena nianse. Es izstāstīšu, tas ir tā kā diskutējums jautājums. Kāpēc varētu apvienot un kāpēc nevarētu apvienot? Jo var būt situācija, piemēram, veselības centrs, kuram komandā ir dažādi cilvēki no uzņēmuma vadīja, piemēram, 30 vai 40 šis cilvēku uzņēmums, kur sastāv no ir administrācija, ir recepcija, ir grāmatvedība, ir kaut kādi vēl tur darbinieki, kas nav speciālisti, kas nav šī veselības centra speciālisti. Bet toties speciālistu sadaļā būs tie cilvēki, kuri ir tieši šī te uzņēmuma speciālisti, kuri tieši ir tā kā tie cilvēki, kas strādā ar šiem te pacientiem. Tāpēc tā atbilde gan. Viss ir atkarīgs no tā, kādā veidā tur pēc tam te mājaslapā tos visu uzbūvē un uztais, tāpēc tev ir taisnība un vēl visādi scenāriji varētu būt. Nu, lūk, tātad, ko es gribētu nākamos soļus veikt, tad mums ir jāizdomā, kur mēs navigācijā izvietotu visas šīs sadaļas. Tas, ko es jums gribu šoreiz varbūt ieskicēt zināšanai, teiksim, padalīties ar tādu, teiksim, ir tāds, kā varētu teikt, ir tāda disciplīna, saucās informācijas arhitektūra. Man laikam nav šeit grāmata. Es domāju, ka es aptīšos, sekundi.
Es gribēju pastīties, ja man tur plauktā parādīt, respektīvi tādas disciplīna informācijas arhitektūra par to, kā organizē informāciju. Un šajā te disciplīnā parasti viena no lietām, ko dara, ir organizē, kā kurās sadaļās izliek pogas, navigācijas, veido navigāciju sistēmu. Un mums, kas mums ir jādara, tā. Mums ir jāizveido navigācijas sistēmā tas, kas ir pateikt. Nākamais solis, svarīgākais solis ir izplānot šīs sadaļas izvietot navigācijā. Un navigācijas, šīs navigācijas, kur globālā navigācija, lokālā, kontekstuālā un papildus navigācija, šīs te navigācijas ir galvenais rīks, tie ir galvenie rīki vai rīks. Tās navigācijas ir rīki, ar kur palīdzību lietotājs pārvietojas pa mājaslapu un atrod nepieciešamo informāciju un ir tā kā navigāciju sistēmu veido. Šīs navigācijas veido kopēju navigācijas sistēmu, un tas ir rīks, ar kuru lietotājs pārvieto pa mājaslapu, pārvietojas pa mājaslapu. Ir kaut kādas informācijas tā kā gabals kaut kādā vietā, kur viņš grib atrast viņu, un viņš pārvietojas un meklē. Parasti šī te augšējā navigācija, šīs te augšējā, tā, kas ir tā galvenā lielā, kādus mājaslapus varētu parādīt? Es jums varētu parādīt, piemēram, labi, es jums parādīšu vienu mājaslapu, kur mēs uztaisījām vienam klientam. Piemēram, šī te ir, šī augšā ir globālā navigācija. Šī te šeit. Te, kur augšā ir globālā navigācija. Šajā vietā. Tādēļ, ka viņa ir, ejot mājaslapai no jebkuras vietas, lai kur jūs mājaslapā būtu, kurā vietā jūs nosēstos, vai kurā vietā mājaslapā jūs ieiet iekšā, viņa vienmēr šeit būs augšā pieejama. Tāpēc viņa saucās šī te globālā navigācija. Tālāk, šī te navigācija, viņa parasti palīdz atbildēt uz jautājumu, kur es esmu. Un tad, kad cilvēks ienāk iekšā mājaslapā, piemēram, nosēžas, pieņemsim, ir kaut kāda produkta caur Google meklētāju ierāk, piemēram, šeit iekšā, viņam uzreiz būtu skaidrs no šī te atvēruma, kad šeit ir sākums, šeit ir katalogs, šeit ir dažādi pakalpojumi, kad raksta par mūsu kontakti, kur es esmu, ko es šeit, kādas iespējas, tā tālāk, tā kā šī navigācija vienmēr palīdzēs tā kā orientēties, saprast, kur mēs atrodamies, kādas ir iespējas. Tālāk nākamais, ko es gribu parādīt, ir lokālā navigācija, kas atrodas parasti šeit, citreiz kreisajā pusē, citreiz viņa atrodas labajā pusē. Es domāju, ka kreisā pusē šāda tipa mājaslapai labāks risinājums, bet viņa atrodas šajā te kreisajā pusē, un viņa attiecas tieši, viņa tieši parādās, kāpēc viņa sauc par lokālo navigāciju, tāpēc, ka viņa nav globāli ejot pa visu mājaslapu, šitā viņa nebūs. Viņa, ja ieiešu pakalpojumu sadaļā, viņa man nebūs. Bet viņa būs šeit kreisajā pusē, kas ir kreisajā pusē sanāk lokāli un atbildīs tikai šitai te sadaļai. Tāpēc viņi sauc par tā kā lokālā navigācija. Un tad reizēm arī ir kontekstuālā navigācija, kas atrodas, piemēram, tie pašā, ja ienāk iekšā kaut kā Wikipēdijā vai citās lapās šeit iekšā, bet šajā piemēram tas nebūs. Un tad reizēm ir, kur augšā ir utility, jeb tā kā palīga navigācija šajā vietā, ir kaut kāds ekstra features, vai es parādīšu, ko mēs liksim šoreiz, man jau padomā pāris lietas, un apakšā ir te fūteris, jeb kājiene. Tā kā šī ir vēl visādi dažādi navigāciju veidi, bet šīs tās galvenās lietas, ko es jums gribēju šobrīd likt galdā, ar kurām vietām mēs operēsim. Tā, mēģināsim bišķi piezumēt vēl, lai jums ir vieglāk redzēt šo te manu brainstormu. Tālāk, labi, mēs esam tikuši tik tālu. Tad es izstāstīju par to globālo navigāciju, lokālo navigāciju, kontekstuālo navigāciju, palīgu navigācijām. Mēs esam identificējuši tātad šīs te 16, man jau iznāk 17 sadaļas, jo arī privātu politiku un distance līgumu var vienā apvienot. Tātad nākamais lielais izaicinājums mums, protams, ir, ko jau man tur vairāk cilvēki jūs jau sākāt prasīt un interesēties, jautājums, kā viņas labāk sakārtot, sāorganizēt. Šeit būs darīt daudz interesants lietas, ko jums izstāstīšu, jo mēs varam darīt kā viens scenārijs, mēs it kā varētu šo visu, tā, palaidīsim kaut ko interesantu jums foniņā, višķiņ tāda būtu vēl fona mūzika, vispār ideāli būtu. Mēs varētu iet darīt tā, ka mēs liekam visus šitos elementus,
vienkārši liekam šeit pēc kārtas. Šis rekord. Pēc varētu šādi iet likt, ja? Iedomājieties, tās būtu tās sadaļas mājaslapā. Jau izskatās garš, ne? Jau ar acīm redzams, ka mums būs auzas. Es nemaz netaisīšu tālāk. Es domāju, ka tur visiem ir skaidrs, ka rekur nekas labs nav gaidāms no šāda tipa navigācijas. Labi, veselības centrs, maigaismes vai spā centrs. Rekur mums jau izskatās, ka būs problēmas ar šo navigāciju. Un es pat neesmu ielicis reklamā, man dažas lietas neesmu ievietotas. Tas nozīmē, ka mēs nevaram izlikt visu globālajā navigācijā. Mums ir jānodarbojas ar kaut kādu prioritizēšanu, ar kaut kādu prioritātēm. Mums jāizdomā kaut kādā veidā organizēt šo visu pasākumu, lai mums veidots kaut kas sakrīgs. Tātad, kā mēs to darīsim? Tātad, lai vispār šo informāciju padarītu atrodam efektīvi, tad kā es saku to, ka ir jāizvieto mūsu te navigācijas sistēmā. Un visas šīs sadaļas jāpadara, jebkura no šīm sadaļām. Kāpēc man nav viss? Es laikam vēl neesmu. Jā, tad visas šīs sadaļas mums jāpadara ātri pieejamas, ātri un efektīvi pieejamas, un lai to izdarītu, mums jāizvieto visā tajā navigācijas sistēmā. Tas, ko jūs varbūt ziniet jau, pattern Z, es te mēģināšu atrast pattern. Viena no lietām, tad, kad cilvēki ienāk mājaslapā, ir tāds saucamais pattern Z, ko viņi dara. Bieži vien cilvēki ienākot mājaslapā skanē šādi, tā kā pēc Z burta jūsu to mājaslapu. Kā, piemēram, ienākot Facebookā šādi. Kāpēc Facebook šajā vietā liek create account? Tāpēc, ka šeit ir pamatinformācija, šī zaļā tā kustība parasti no kreisās malas, mēs lasam no kreisās uz labo, tad mēs šādā veidā skenējam ātri pirmās lietas, kas mums ir redzamas. Tad pastāv šāds Z patterns, pēc kura cilvēki uzskenē mājaslapas navigāciju vai ienākot mājaslapā aptās, kas tur ir pieejams. Tādēļ, tātad mūsu primārā un svarīgākā navigācija, protams, būs šī te globālā navigācija. Mēs jau ieskicēsim viņu, kur mēs izvietosim elementus. Mēs varētu uzrakstīt, ka šī mums būs, labi, uztaisīsim lielāku arī, lai viņa mums ir daudz pārliecinošāka. Šī būs mūsu globāla navigācija. Šī būs pirmā navigācija, kurai pievērsīs uzmanību apmeklētājs, tāpēc arī navigācijas elementus jāizvieto tajā prioritārā secībā. Un ņemot vērā, ka navigācijas elementu izvietošanas vieta ir ierobežota, tad prioritāri mazāk svarīgi navigācijas elementi mēs izvietosim citās vietās. Varbūt šito ņemšu nost, lai mums nav te confuse, tāds mulsums par to, kas ir kāds. Šito mēs izmetīsim ārā. Mēs varētu šeit veidot palīgu navigāciju. Šitien varētu palīgu navigācija. Palīgu navigāciju. Un palīgu navigācijā šitien varētu taisīt to palīgu navigāciju. Savukārt formāli nepieciešamos elementus, navigācijas elementus, piemēram, piegādes noteikumus, distances līgumus un tādas lietas mums varētu izvietot kājienes navigācijā. Kaut kur šajā vietā mēs varētu taisīt tādu kājienes navigāciju. Vismaz jau ieskicēsim tādu pamato struktūru tam visam, kuras lietas, kurā vietā tiks izvietotas. Nu, tālāk, tad sāksim ar to, ka atbilstoši tas, to es gribēju pateikt. Un es darītu tā, un te būs tas jautājums, te būs tāda diskusija par to, mēs varam par to, kādā secībā, kuras pogas vai kuras lietas likt ārā. Un es domāju, ka mums vajadzētu darīt tā. Sākums ir sākums, un tas vienmēr atradīsies pirmais. Pati par pirmā poga, un būtu neloģiski viņu likt kaut kur citā pusē, ne sākumā, bet, piemēram, nezinu, tur kaut kur pa vidu vai beigās. Ar šo sākumu mēs vēl varam pēc tam pārunāties, padiskutēt, bet es viņu atstāšu šeit pagaidām šādu. Nākamais. Redzu reizēm cilvēki liek sadaļu šeit par mums, vai liek kaut kādu jaunu, vai kaut ko tādu. Es ieteiktu likt šajā vietā noteikti produktus un pakalpojumus. Vai arī daram tā, ka liekam pakalpojumus vispirms, vai produktus. Tas ir, arī īstenībā atkal diskutējums jautājums, vai daram šādi. Liekam visus produktus un liekam pakalpojumus. Es jums tur parādīšu vienu lietu, kas jums varētu noderēt. Mēģināšu atrast vienu postiņu, ko mēs uztaisījām. Rekur.
Reku mums viens Facebook, mūsu KBT Facebook lapā bija viens posts, kur mēs bijām ierakstījuši, ko cilvēki dara mājaslapā ienākot. Un redziet, te ir šitajā kreisajā pusē, te ir kategorijas, un viņi uzreiz ienākot lapā iet uz produktu kategorijām. Un šitai apakšā atkal ir kataloga sadaļa. Tā kā cilvēki uzreiz gāja tieši uz katalogu skatīties. Un lapas, kurām nav sākuma lapā kategorijas, viņi tāpēc iet uz katalogu. Tādēļ tas, ko es gribu ar šo visu teikt, ka cilvēkiem interesē un cilvēki grib iet uz šādām te sadaļām, uz šādām te kategorijām, tāpēc katalogi produktiem pakalpojumiem, tāpēc es viņu liku pirmo. Tas ir tas, ko es gribēju pirmais teikt. Tad būtu vēl nekas vērts izvietot nākamos īpašos piedāvājumus. Šito te mēs varētu likt, īpašos piedāvājumus. Varētu mēģināt aktualitātes likt. Bet mēs vēl bišķiņ pāreksperimentēsim, mēs vēl pārstudīsim, jo šis tikai, teiksim, tāds būs mūsu drafts. Tad mēs varētu uzlikt sadaļu par mums, un tad mēs varētu uztaisīt sadaļu kontaktu informāciju. Piemēram, mēs varētu šādi izdarīt. Tālāk, zem sadaļas par mums varētu būt šādas sadaļas, saukties spā salons, kas principā būs sadaļa par mums, tur bišķiņ tehniskas iemesla dēļ es viņu uztaisītu atsevišķi, bet tad mēs pēc nākamais varētu uztaisīt speciālisti un komanda speciālisti, un tas, kur es neatceros kā tu, tas, kas teica par to, Rihards, kas teica par to, vai komandu speciālistu apvienot varētu apvienot. Viss ir atkarīgs tikai no tā, kāda veida informācija būs katrā no sadaļām. Ja piemēram, speciālisti ir veseli daudz speciālistu, kas ir tikai un vienīgi, tiešām speciālisti, kas sniedz konkrēts pakalpojumus, apkalpo pacientus, tad tur ir vērts uztaisīt atsevišķu sadaļu speciālisti. Tā kā tāda lieta. Stūlīt tieši tālāk. Paiesim uz priekšu. Nākamā lieta, ko mēs varētu pārlikt kaut kur komandas speciālisti, tā mums palīg navigācijā. Mēs varētu izvietot arī augšā atsauksmes, kas vienkārši, man liekas, tādu lieluma lapu viņa nebūtu tik svarīga apakšā, bet mēs vēl varam tur visādi pāreksperimentēt. Atsauksmes varētu uzlikt augšā. Pieteikties procedūrai, mēs vēl varētu pāreksperimentēt, pāris lietas varētu, es sametīšu, un tad mēs varam arī pārdiskutēt par šo te biežāk uzdotie jautājumi. Šo mēs varam uzlikt augšā. Tālāk cenas, mēs varētu kaut kur, ziniet kā, jo te cenas ir, un te varbūt mums cenas vajadzētu mest ārā, tāpēc, ka varētu cenas būt gan pie produktiem, jau uzreiz klāt pie produktiem, pie katra produkta interpreklā, ko jūs pārdosiet. Tādēļ mēs cenas metīsim ārā. Mēs vienkārši mēģinām jau solim optimizēt. Mūsu pieeja, varam uzlikt augšā kaut kur šeit, bet mēs vēl pie viņas pastrādāsim. Izeivielas. Labi, šito mēs uzliktīs pagaidām augšā. Cenas metam ārā, privātu un politiku mēs liekam apakšā. Distances līgumu liekam apakšā. Šrikālu. Mēs esam kaut kā pārvērtuši, bet šis vēl nav fināls. Mēs tūlīt nedaudz parunāsim pāris lietām, un tad tajā procesā mēs varēsim tūlīt arī padiskutēt par to, ko varbūt mēs ārā un ko apvienot. Jo nekad neviena navigācija nav perfektais, absolūtais. Tas ir tā kā cilvēki vāra zupu, un katram ir dažāda galma, cik sāli pie zupas vai cik garšvielas, cik asu zupu, un tāpēc šī ir mana šīs dienas versija par to, kā mēs varētu šo visu organizēt un taisīt. Tālāk. Mēs tad pirms ejam tālāk. Jā, starp citu, tas, ko man patīk, Rihards iesaistās šajā geimā. Mūsu pieeja mēs varētu noteikti likt apakšā zem par mums. Šis ir variants, kā mēs varam optimizēt šajā vietā. Tā, ko Lelde raksta. Lelde raksta, kā ir, kad reāls process, piemēram, labāk taisīt produktu sadaļu. Tā kā ir, kad ir reāls process, piemēram, labāk taisīt produktu sadaļu un aprakstīt tur visu ražošanu, izējuma materiālus, vai labāk aprakstīt pie precēm sadaļā
Es vienīgi, tā, ko Lelde prasa, man ir jautājums, kā jūs domājat produkti, jo manā prātā, ja mēs tā, es sapratu veikals, vai, piemēram, e-veikals, ja? E-veikals, šitā tēma, ne? Manā prātā, ja es šo te māslu taisītu, man būtu e-veikals un produkti būtu viena un tā pati sadaļa. Es viņu, tā kā es domāju, es šeit liktu, kad rekur produktu un e-veikals, tā ir viena un tā pati sadaļa. Tas būtu tikai par nosaukuma jautājums. Ja? Tas ir pirmā, es tā kā mēģinu tagad to visu soli pa solim salauzt to tavu atbildi, bet idejiski es taisītu tā, ka, manuprāt, šie produkti šeit ir veikals, tie ir apakšā sadaļas tikai. Tāds ir apakšā tikai, teiksim, tādas jautājums, kādas tur sadaļas liek apakšā, tā tālāk, bet es viņu aiziešu, es parādīšu šādu iezīmēšu, piemēram, produkti sejai, ķermenim, veselībai, dāvanu kartes, varbūt vēl kaut kādas, varētu, piemēram, nezinu, tur jaunums, piemēram, populārākie. Lūk, man šis būtu tā kā, pieņemsim, tās būtu tās produktu kategorijas, ja? Tad mēs vienkārši tādam, nezinu, lai šo jautājumu šādi varētu būt. Viena no tām sadaļām būs produkti, šis te sauksies. Tālāk, un tad atbildot uz to jautājumu, kā to labāk darīt pie precēm. Ziniet, kā tā ir, te var dažādi eksperimentēt, te var dažādi ar to tā kā eksperimentēt un spēlēties. Varbūt situācija, kad es pie katra produkta atsevišķi, es tiešām pie katra produkta atsevišķi rakstītu tās produktu izēvielas, katra konkrētā produktu izēvielas, tāpēc, ka cilvēks gribēs izlasīt pie tā produkta, kas tiek piedāvāts jau tās pieejamās izēvielas, bet varbūt ir, piemēram, ja uzņēmums grib savu filozofiju pasniegt par to, kādā veidā viņi ražo savus produktus, uztaisīt atsevišķu sadaļu, kur viņi vairāk stāsta par to filozofiju, pieeju, izēvielas, ka tiek izmantotas, nezinu, tur netiek izmantot dzīvnieku kaut kādas izēvielas, bet tikai augi un tā tālāk. Tad šo visu varētu mierīgi likt, atsevišķā sadaļā, tur izcelt, piemēram, šeit izēvielas, ja? Es te bišķiņ tā kā improvizēju, bet tur tās izēvielas noteikti vajadzētu tikai produktiem, tad drīzāk varētu kaut ko stāstīt, pieņemsim, ražošanas process, piemēram, vai mūsu filozofija, kaut kā tā. Tā kā šis tāds, bet pie produktiem es vienmēr ieteiktu likt pie pašiem produktiem izēvielas un tādas lietas, jo šis tas ražošanas process vai izēvielas, tas varētu būt bišķiņ tāds pievienotā vērtība, ko varbūt reizēm tā kā īpaši grib izcelt. Es ceru, ka es atbildēju. Tad vēl ir kalpans atdīs internetu veiklā, ko likt uz uzsvaru. Un kur Ilga raksta par to, kā sadaļas sadīt internetu veiklā, ko izsvaru. Jums par tām sadaļām es tur vēl bišķi parādīšu vienu lietu ātri, bet es teiktu to uzsvaru, jums ir jāizdomā sava sistēma, pēc kā jūs organizēsiet. Atkarīgs no tā, cik sadaļas ir internetu veiklā, vienmēr jādomā, nejaucat kopā, tur nezinu, ja jums redzat iespēju apģērbu sadaļu sadalīt ar zābaki, jakas, cimdi, kaut kā tā, tad jūs viņus daliet kategorijās. Cilvēkiem patīk redzēt sadaļas jaunums, populārākie, tāpēc, ka tur var apstīties uzreiz, kas jaunums, kas populārākie, tā kā kaut kā tā. Un ātri vēl procesā pasīsimies, ko mums jau rakstījies pāri izēvielas, bet, piemēram, Es jautājumu, man jautājums par coach pakalpojumiem. Sistēmas metodoloģijas ir tas pašas izēvielas. Jā, zin kā, es sapratu. Zin kā, man liekas, tā sistēma un metodoloģija šai gadījumā, viņa, man liekas, būtu gara vērtīga, lai viņu liktu galvenajā sadaļā vai, piemēram, arī palīgnavigācijā. Es liktu galvenajā sadaļā, bet te ir viens jautājums par to, cik jums ir vieta navigācijā pieejama, šai gadījumā globālajā navigācijā. Šis ir svarīgs viens tāds punkts, ko es tūlīt izstāstīšu šim te, kad labā prakse, šaizē.
Rekur labā prakse ir navigācijā, globālajā navigācijā neizvietot vairāk kā, rekur es esmu uzlicis, 7 līdz 9 elementus. Šeit te 7 līdz 9 elementi. Tādēļ, ka ir kaut kādi veci mīti par to, ka cilvēkam grūti galvā paturēt vairāk kā 7 ciparu skaitli. Tur es domāju, noraustījās Facebook lāvis, domājums apstājās, bet laikam viss ir kārtībā. Tātad es jau nobijos, domāju, noraustījās. Ir kādai programmai vajadzētu spēt ilgākā stundu strīmot, bet viss kārtībā. Mēs mēģināsim iet uz beigām. Pamata ideja ir kāda. Nevajag navigācijā likt vairāk kā 7 elementus, tādēļ, ka jums jāparedz ir nākotnē 8. un 9. Jums jāparedz ir 8. un 9. vieta, ja jums nākotnē gribēsiet pievienot jaunas papildus sadaļas kaut kādas. Un nevajadzēja man, es pateicu vāciski, viņš laikam šaisa un nedod Dievs, viņš vēl cenzē manus vārdus. Viņš teiks, nē, šito džeku tālāk nevar laist pa stundu. Bet, kas ir svarīgi, jums jāatstāja vieta nākotnē, kur kaut kādām sadaļām papildus nāk klāt. Tāpēc mēģiniet neiet tālāk par kaut kādiem 7 elementiem. Un šeit mēs varam sākt dažādas lietas optimizēt. Sākuma lapa. Mēs varam dzēst ārā un to izmantot tur mēs liekam logo. Piemēram, logo būs tas pats sākums. Piemēram, kontaktu informāciju saucam par kontaktiem. Pēc ietaupītu vietu šitajā te navigācijā. Nākamais, aktualitātes mēs varam uzcelt augšā. Biežāk uzdotos jautājumus varam pārsaukt par buj. Laikam cilvēki grūti latviski izklausās tā krīpī bišķi. Tāda vēl viena tāda feature, ko man gribētos varbūt pieminēt, kas varētu būt tāds labs, skatieties, mums jau bišķiņi optimizēsimies. Tā mēs varam uztaisīt, pieteikties procedūrai, kā atsevišķu skaistu pogu. Patīšos vienai lapai, ko mēs savā laikā taisījām vienam klientam. Tūlīt mēs arī finišēsim visu šo piedzīvojumu. Rekur, piemēram, vienam no mūsu klientiem, kur mēs taisījām mākslu, pēc mēs uzliekam sadaļu šeit uzzini cēnu, un tad ir vienmēr, kad, lai no kuras sadaļas tas potenciālais klients nosēdīsies viņu mājaslapā, vienmēr būs šeit pieejama uzzini cēnu. Tāpēc varētu būt arī šeit sadaļa, piemēram, pieteikties procedūrā. Tā ir tāda podziņa, ko jūs varētu veidot un izdarīt, izlikt tur. Lūk, ka mums ir vieta, mums kaut kas ir optimizējies. Tālūk, šis ir veids, kādā veidā jūs varat uztaisīt kaut kādas, to struktūru. Un šeit jūs, protams, variet taisīt apakšas pakalpojumus, piemēram, sejas procedūras, ķermeņa procedūras, kājām. Tā, piemēram, šāda veida, ja tur varbūt vēl kaut kādas sadaļas varētu būt šeit apakšā, tā kā šeit var tādas lietas taisīt vai veidot, tā kā tas ir tas, ko nav asuma bildei. Interesanti, kāpēc? Man liekas, nevajadzēja būt problēmai ar šo. Piedodiet par asumu. Kāpēc tā? Varbūt kaut kas ar internetu noniķojās. Cik žēl. Tādēļ. Varbūt labāk tagad ir redzamāks. Ir asums. Yes. Tātad, lūk, šīs ir tās lietas, kā mēs to navigāciju, un šeit, protams, apakšā privāta un politika, distance līgums. Šīs visas lietas mēs noteikti varam izvietot šeit te apakšējā, teiksim, tādā sadaļā. Tā kaut kā, šīs ir tās izpīsmā lietas, kur tu var eksperimentēt un daudzīties un ņemties, ko un kā liek, ja, kā un kā veidot, bet tādā globālā navigācijā es vienmēr varu šīs te lietas ielikt iekšā. Es varu parādīt vēl, piemēram, piemēru, rekur arī vienam uzņēmumam, kur daudz, kad apkārt taisījām lapu, mēs globālajā navigācijā izvietojam tiešā veidā pakalpojumus, un šeit izvieto palīdzību navigācija augšējā sadaļā tās te visu citu pārējo informāciju. Tā, piemēram, dzirde.lv šim klientam
Mēs to savādāk taisījām. Šeit mēs visu izlikām šeit galvenās lietas šajā te, tur sākums, pakalpojums, dzirdes aparāti, tirgus traucē par mums kontakti, un šeit augšā ir palīga navigācija. Tā kā tas ir atkarīgs no, nezinu, tur dažādiem projektiem, dažādiem risinājumiem un tā tālāk. Piemēram, klientam šeit ir viss vienā navigācijā. Mēs ielikām produktu, jaunumi, projekti par mums, kontakti, un šeit nav nekas tur, šeit uzspiežot apakšsadaļā, šeit tā saucās tā lokālā navigācija, šeit viss rādās. Tā kā tas, kā tās navigācijas var būvēt, taisīt, tur tie daudz dažādi scenāriji un dažādas tās situācijas. Pēdējais, ko es jums gribētu, divas lietas, pirms es vēl visu šo te finišējam, ir bišķiņ savādāks veids, kā plāno produktu katalogos sadaļas un apakšsadaļas, jo šeit tādā mājaslapas, tādā vai internetu veikala tādā lielā navigācija bildē, ja šeit ir viss kā forši smuki saliekams. Piemēram, ja internetu veikals ar daudz sadaļām, redzēsiet, cik daudz sadaļu. Tad parasti dara tā, ka šos līmeņus sarakstu, vismaz tā mēs darām. Pirmais līmenis, otrais līmenis, trešais līmenis, un tad šeit saorganizē apakšā šī pirmā līmeņa navigācija, autopreces un rekordčiks apakšējā sadaļas, vai, piemēram, ķīmijas produkti, tas ir autoķīmija, būvķīmija, hermētiķi, rokhigiēna, un šeit nākamās preces seko, ja. Tā kā šādā veidā ir ideja, kā varat jūs organizēt, piemēram, tajā pašā produktu kaut kādā, nezinu, katalogā. Tās sadaļas. Tur ir vēl dažādas. Tas metodas daudz dažādas, tur dažādi vienmēr situācijas un konteksti, kā tur to visu pieņem lēmumu, kā tur ko organizēt, bet es ceru, ka vismaz šīs, kā mēs gājām cauri, soli pa solim, tas kaut kādas ieskicēja tos, nezinu, to vīziju, kā tas tiek darīts. Nākamā lieta, ko es vēl gribu parādīt, ir tāda programma saucās Lucid Chart. Lucid Chart. Lucid Chart, šāda programma, ar kuras palīdzību jūs variet, saucās šādi nosaukums, lai jūs redzētu. Ar šādas programmas palīdzību jūs varat daudz ko interesantu darīt. Jūs varat zīmēt navigāciju, jūs varat šeit visus tās sadaļas, jūs varat ņemt šeit pilns ar elementiem dažādiem, staipīt viņus šādi, tur likt iekšā tekstus, likt dažādas krāsas, taisīt un eksperimentēt un daudzīties, jūs varat tās elementus apakšā vienu otram rekādīt, likt un tā tālāk. Jūs varat arī zīmēt tos pašus wireframes, ja, tehniskās browser. Jūs arī zīmēt tās pašas tehniskās skices, ja, kādā veidā izskatīsies mājaslapa plānojot, piemēram, kādas būs sadaļas. Tātad menu. Un šī paša navigācija jūs varat šeit visas tās sadaļas piezīmēt daudz, cik jums nepieciešams. Šeit jūs varat šādā veidā to navigāciju plānot savai mājaslapai taisīt, tā kā kura ir ieselektētā un te, piemēram, rakstīt sākums. Tāpēc, Indus iesaka arī kaut kādu rīku. Ok, pastīsimies to līdz forši, paldies tev. To ir pastīsimies. Labi, šitas, atskot, šitā apstieties. Milanote. Ok, paldies. Milanote. Noteikti būs. Forši. Šis rīks, tas Milanote varētu sauties, jā. Viņš ir paredzēts labāk tā kā wireframe izstrādēji vai tieši navigāt, tā kā lapas struktūras zīmēšanai. Tā kā šo jūs noteikti varat pamēģināt. Mēs izmantojam Lucid Chartu, bet kur ir ideja, ko mēs arī noteikti varētu paeksperimentēt, paskatīties to otru rīku, kur Ingus ieteica. Tā kaut kā. Kas ir tas vēl, ko es navigāciju jums varu ieteikt? Man liekas svarīgi, jā. Man liekas pašas svarīgākās lietas mēs jau izgājām, un mēs esam te veselu stundu jau izrunājušies un norunājušies, te vēl varētu, man īstenībā bija vēl materiāls kaut kas sagatavots, bet es domāju, būs baigi daudz tas materiāls jau šai reizei, un es domāju, ka pamatās features es esmu jums izstāstījis, visas tās galvenās lietas, ko es gribēju izstāstīt, un es domāju, ka jums vismaz kaut kādu ideju ieskicēja, kādā veidā, teiksim, jūs varat izplānot to struktūru, visas tās lietas, un
noteikti es iesaku tiešām sākt ar, kad būs nākamā reize, Rihard, kad būs nākamā reize. Tie, kas nezin, es sākumā teicu, mēs stāstam šīs lietas katru otrdienu. Katru otrdienu 16:00 mēs regulāri katru otrdienu stāstam par šīm te visām lietām, par tām webizstrādes lietām, dažādiem WordPressu, WooCommerce, UX, SEO, dažādām featurām. Katru otrdienu 16:00 Facebookā mēs esam šeit, tā kā noteikti tie, kas pirmoreiz skatās, nospiediet maģisko pogu, nospiediet maģisko pogu šajā te vietā, laiku, un jūs varēsiet piesakot mums, piesakosiet, un jūs varēsiet regulāri skatīties arī Facebook Live, jūs neplaidīsiet garām. Tāpēc noteikti šo te visu piesakojiet un redzēsiet katru otrdienu. Mums arī Anija taisa daudz dažādus noderīgus materiālus, mums kur ir arī mājaslapā, bloga sadaļa, tur varat aiziet daudz dažādi raksti par to, kādā veidā, kā tur mājaslapu administrēt, kā tur kādas kontaktformas pareizi izmantot. Tā kā, ja jūs gribat tiešām iemācīties daudz noderīgas lietas par mājaslapu izstrādi uzņēmēji, mazie uzņēmēji, jaunie uzņēmēji, mārketinga speciālisti, ja jūs gribat šīs te lietas iemācīties, jūs nekur neatradīsiet citā vietā, kā tikai KBT mājaslapā un šitiem sekojot mums, jūs atradīsiet visas šīs te lietas par dažādiem, kā URLus taisīt, kā auditu taisīt saviem spēkiem, kā tur kāds bezmaksas satura, dažādām e-komercijas lietām, tā ka šī tā lieta, kur jūs varat to visu dabūt, un tāpēc tie, kas pirmoreiz skatās, jūs obligāti piesakojiet un nošērojiet šo te saturu, tāpēc, ka trust me, neviens Latvijā šādu saturu netaisa, tiesam tikai mēs, un mēs gribam izglītot, jums dot to informāciju, gribam dalīties ar jums šo informāciju, lai jūs, mācieties, ziniet, mākat uzdot pareizos jautājumus, lai jūs esat zinošāki, lai jūs varat savam uzņēmumam uztaisīt visas tās lietas, lai jūs pareizi uztaisiet visas tās lietas savam uzņēmumam. Un tā kā jūs tās visas lietas pareizi uztaisīsiet, jums būs veiksmīgāks uzņēmums, jūs atradīs Googlē, jūs potenciālai klienti ienākot Googlē, noteikti varēs, teiksim, ātri atrast jūsu uzņēmumu, mājaslapā atradīs produktus, visu. Tā kā mēs tiešām gribam, lai jūs esiet foršāki, zinošāki, krutāki, un tā kā jūs izaugs biznesa, tad jūs noteikti atnāksiet arī pie mums, pie mūsu uzņēmuma arī pēc pakalpojumiem, produktiem. Tā kā es domāju, tas ir long-term game. Mēs jums cenšamies palīdzēt, un tā kā es ceru, ka bija noderīgi. Paldies visiem, kam bija pacietība un izturība noskatīties šo te veselu stundu. Tātad jūs droši komentāros varat pierakstīt, kas ir tās lietas, par kurām jums vēl interesētu Facebook Live'us skatīties, un par kādām lietām jūs vēl gribētu redzēt Facebook Live'us. Es apstīšos, vai kāds vēl kādu jautājumu neuzdeva. Ieva, kur prasīt, es atbildēju. Piedodiet, ja kādam nespēju atbildēt vai neredzēju, bet es domāju, ka noteikti visiem pastāstīju galvenās visas tās lietas. Tā kā forši jums par šo reizi, un tad tiekamies nākošo otrdienu 16:00. Lai jums visiem atlikusī nedēļa ir jaudīga.